Vienā no nedaudzajām karstajām vasaras dienām kultūra pētnieks Valentīns Lukaševičs baudīja kārtējā folkloras festivāla garšu un pamanīja acīmredzamu likumsakarību. To pat varētu nosaukt par dogmu, jo etnogrāfiski košāks folklorista apģērbs, jo vairāk tajā ir linu auduma. Tu taču ikdienā tāda apģērbā nesteigā. Jā, tas ir īpašs gadījums šodien par godu festivālam. Tas ir tiešām linu un īpaši neapstrādāts, nebalināts. Tagad pastāsti, kādas ir sajūtas steigāt visā linu apģērbā? Karstā laikā ļoti labi, ka te viss ir brīvs un viņš tāds elpojošs. Un nav arī tā, ka viņš tur berstu vai ciets būtu vai vēl kaut kas. Pamatojot savu izvēli par labu liniem, folkloristi atsaucas uz vēstures liecībām, jo arheoloģiski izrakumi vēstīja, ka lini ir bijuši pieejami cilvēkam jau pirms mūsu ēras. Īpaši vidusjūras reģiona valstīs, jo lini aug mērenajā un subtropu klimata joslā. Ciemojoties Nacionālā botāniskajā dārzā Salaspilī, jautājām, kā tad ir ar tiem senākajiem audumiem. Protams, mūsdienās var tikai brīnīties mūsu ķīmijas laikmetā par to, kādi tikai audumi nav un nevar būt, vai pareizi sakot, var būt. No vecajiem, dabiskajiem izcelsmes materiāliem, protams, visvairāk mums pazīstams ir lins, kokvilna, arī citi. Bet, ja runājam par vissenākajiem apģērba gabaliem, tad mēs esam šobrīd nonākuši īstajā vietā Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā Salaspilī, kur ir vissenākais apģērbs, esiet laipni aicināti, Vīģe. Tā nu esam nonākuši pie kārtējā kulturoloģiskā strīda par senākā apģērba titulu. Viena eksperti teica Vīģe, un kā pierādījumu uzrāda 10. esošās gleznas par pasaules radīšanu un Vīģes lapām. Otri izrāda arheoloģiskos atradumus un linu škiedru esamību tajos. Linu ziņas šogad apmeklēja daudzus kultūra vēsturiskos pasākumus, festivālus un pat koncertus. Vēstures pētnieki tajos ar lielu cītību mēģināja autentiski attēlot notikušās vēstures liecības, īpaši apģērbos. Un te jāsaka, ka šajā strīdā uzvar lins. Lielākā daļa dalībnieku bija linu apģērbos, daži vilnās, bet lāčādās un kur vēl ar Vīģes lapu netika pamanīts neviens dalībnieks. Kāpēc cilvēku izvēle vēsturiski ir par labu liniem, taujājām mūsu auduma ekspertei. Lini izstrādājumi lieliski uztur siltumu dažādas apstākļos. Ziemā tie labi silda, saglabājot siltumu un rādot komfortu, bet vasarā glābj no karstuma, samazinot temperatūru. Vienīgais linu trūkums audums stipri burzas ziemas elastības dēļ. Taču par nelielā daudzuma līdz 10% linu šķiedras esamība pilnīgi novērš audumu elektrizāciju. Tāpēc tagad ir populāra audumi ar linu pieaugumu. Linšķiedru izmanto dažādu audumu ražošanā. Iepriekšējos gadsimtos, pirms vēl nebija attīstījusies ķīmiskā šķiedra, lini bija pamatmateriāls virvju, diegu, tauvu un pat buru ražošanai. Pārsteidzoši, bet lins bija ļoti pieprasīts celtniecībā kā materiāls ar augstu mehānisko izturību. Vēl senākos laikos lini bija faraona un priesteru audums, jo simbolizēja tīrību. Arheologi apliecina, ka audums bija kā naudas ekvivalents. Arī šobrīd lini ir luksus un bagātības apliecinājums tādās valstīs kā Itālija, ASV un Kanāda, bet Latvijā tas pagaidām ir apslēptais dārgums. Par linu ne tik materiālajām, bet pat psihofiziskajām īpašībām turpina mūsu uzrunātā eksperte. Zinātnieki ir pierādījuši, ka katram audumam ir sava enerģētika. Lini audums cilvēkam rada mierīgas koncentrēšanas, dziļas domāšanas un nosvērtības jūtas. Apstiprinot ekspertes teikto, vienā no parkiem mūsu pētnieka Valentīna Lukaševiča vērīga acis pamanīja vēl kādu radošo nozari, kur lini, kā izrādās, ir pamats. Lini nav tikai kleita, kā mēs to redzam, bet lini ir arī audeklis, kuru mākslinieki izmanto kā materiālu, uz kuro radīt savus šedevrus. Lūk, tas ir linu audeklis, kuru pašā sākumā, kā es saprotu, vajag gruntēt. Pareizi? Tad pamēģināsim gruntēt. Es tā varu varbūt augstāk paturēt, vai ne? Labi, tad gruntējam, lai varētu pēc tam gleznot virsū šiem liniem.
Izskatās kā krāsa, bet pēc tam, kad tas izkaltīs, saveidosies, tas būs pavisam savādāk un varēs arī ar eļļas krāsām, tas ir eļļas krāsas, pareizi, jā? Tas ir eļļas krāsas un ar eļļas krāsām varēs radīt šo te gleznu. Tātad atcerieties tas, ka audeklis nav neapstrādāts, bet vajadzīgs speciāla apstrāde, lai pēc tam tās eļļas vai akrela krāsas labi turētos virsū uz linu audekla. Nu redziet, jāsaka paldies liniem arī par to, ka mums ir glezniecība.